Bija nepieciešams plānveidīgs un skrupulos 15 gadu darbs, lai no šķietami nesasniedzama sapņa nonāktu līdz tā piepildījumam – VRC Latvijā. Mums Latvijā ir šī brīža visi visātrākie pasaules čaļi. Visi. Un mums pāri visam ir latviešu ātrākais čalis VRC mašīnā. Vēl pusgada atpakaļ, ja to rakstītu kā scenāriju, tu neuzdrošinātos tik pozitīvi domāt. Savā otrajā startā pie autorallija elites Sesks un Francis jau ar pirmajiem posmiem pierādīja. Viņa nonākšana pie VRC galda nav nejaušība. Katrā ziņā es negaidīju vismaz ne tik ātri saņemt pirmo VRC ātrumposmu uzvaru, bet tulkums vienmēr priekš mums ir bijis labs. Uzvarēt kādā no ātrumposmiem, turklāt to paveikt savā otrajā rallijā, tas ir kaut kas nedzirdēts. Teorētiski tam pat nevajadzētu būt iespējamam. Šobrīd mēs vērojam patiesi ko īpašu. Mārtiņš Sesks, uzlēcošās sporta superzvaigzne. Vairāk nekā 100 000 skatītāju klātienē un aptuveni 80 miljoni pie TV ekrāniem vēroja, kā jaudīgākie rallija spēkrati traucas cauri Latvijas gleznainākajām ainavām. Tas uzlika papildus spiedienu gan rallija rīkotājiem, gan arī Mārtiņam Seskam, kuram nācās tikt galā ar milzu uzmanību no līdzjutējiem un mēdījiem. Šī te mūsu pieredze ar rallija viens mašīnu vietām vēl iztrūkst, un kaut kur es cenšos pabraukt bišķi ātrāk, kaut kāda kļūdiņa parādās, kaut kur es pārāk drošs, tā kā nekas vēl rīt gar dienu priekšā. Līdz pat pēdējam ātrumposmam Sesks un Francis atradās labāko trīniekā, 4,6 sekundes priekšā titulētajam igaunim Otam Tanakam. Diemžēl tehniska, ne pašu radīta neveiksme lieza kāpt uz goda pjedestāla savu skatītāju priekšā. Tāda skābena sajūta latviski, teiksim, beigās, bet jā, es ceru, ka mēs esam parādījuši savu darbspēju, savu ātrumu, un nākamie soļi vairs nav atkarīgi no mums. Mēs tagad vienkārši pacietīgi sagatavosimies un sapratīsim, kur ceļ mūs vēl tālāk. Mārtiņam šī ir lieliska pieredze. Viņš pierādīja, ka viņš spēj turēt līdzi pasaulē labākajiem. Man žēl, ka nevarējām Mārtiņam un Renāram palīdzēt tikt līdz pjedestālam. Tomēr uzvaras divos ātrumposmos savā mājas rallijā nav nemaz tik peļama. Tomēr katram mākonītim ir arī zelta maliņa. Seskam un Francim izdevās sevi pieteikt visaugstākajā līmenī. Tas ļāva viņiem iepriekšējā sezonā braukt vēl vienā VRC posmā un pamatoti sevi izskatīt kā kandidātus arī nākotnes kontekstā. Tikmēr pasākuma namatēvs Raimonds Strokšs pēc rallija svētkiem turēja doto vārdu un atbrīvojās no matiem, ko nācās darīt, jo Sesks un Francis uzvarēja kādā no ātrumposmiem. Tas bija viens no tiem pirmajiem momentiem, kad es šajā rallijā burtiski apraudājos. Tāpēc, kad es zinu, vienkārši biju klāt un kāds darbs ir ieguldīts tajā visā. Un tas, ko Mārtiņš izdarīja, un es biju ļoti emocionāls tajā brīdī, biju viens pats mašīnā. Un, burtiski apraudājos no laimes. VRC direktors pateica, ka šis noteikti ir viens no spožākajiem ienācieniem, kāds vispār VRC ir bijis. Viss ir ļoti labā nozīmē ļoti šokēti.